Sveiks, Sandri! Sveiki, Gint! Šovakar es tev uzaicināju uz tādu mazu sarunu par Rīga Valmiera skrējienu soļojumu un par citiem diezgan tādiem nozīmīgiem lieliem skrējieniem. Sākumā varbūt iepazīstini īsumā sevi, ko tu nodarbojies. Es esmu tāds pats mierpilsonis kā visi citi amatieris, kas bišķi atļaujās patrenēties brīvā laikā un gatavoties kādiem mačiem. Neskatoties uz traumām, kas kāds piemeklē skrējējs, arī pārste traumas un skrien tik tālāk. Kā es nonācu pie šitā, te jāsaka paldies ir Artim Ločmelim, jo viss aizsākās kaut kādi 5-6 gadu atpakaļ. Vienā jaungadā mēs klasika sagaidīt jauno gadu pie Ločmeļiem gandrīz vai katru gadu. Viņam stāvēja pie sienas Latvijas Nacionālā parka karte paliela. Un vēl nebija Stirnabukā, bija garākais lūsis, bet nekas garāks nav bijis. Un mēs Artim prasu, ko te veido, un Artis saka, ja man sanāks ar Imantu vienoties, tad būs viens ultra. Mēs tad bišķi iesiluši, un es saku, ja tev sanāks, tad man būs jāskrien. Jā. Un viņam sanāca. Es nevarēju, man nebija kur atkāpties, un es bišķi pagatavojos un noskrēju pirmo vilku, 85 laikam. Un kā saka, āķis mutē, un nākamais vilks jau nebija vairs uz jautājumu zīmes, kad būs nākamais, un skrēja nākamais. Reiz gadā, viena ultra gadā bija, pirmie 4 gadi. Jā, es visus vilkus esmu noskrējis, viņi tur ir bijuši garākais, bija kaut 92, īsākais laikam bija kaut kāds 70. Un kā Rīga Valmiera savukārt man iejaucās, tāpēc, kad tālajā 88. gadā, kad notika pirmais burkānciems, Māris Strautnieks suportā nostaigāja, noskrēja pirmo. Bez atbalsta. Un es netiku tikai tāpēc, ka es stājos augšskolā un es nevarēju nomenedžēt transportu tikt atpakaļ uz Rīgu, lai noskrietu no Jelgavas. Iestāja eksāmeni bija augšskolā, un tas man likās prioritārs tajā brīdī, un es netiku pie tās skriešanas, un man tas palika kā nepiepildīts sapnis no 88. gada. Un kolēģi tev čomi noskrēja? Čomi noskrēja, noskrēja ar tūznām, ar tenisenēm kājās. Mūsdienās ir pieejami ļoti labi skriešanas apavi. Tas ir viens no nosacījumiem. Gribēju tev uzprasīt iepriekšējos gadus, tu vienreiz vai divreiz ieguvi Dieva suns tādu titulu. Tas jau bija tas vienreiz. Pirmajā gadā netika pie viņas, nebija man tad mēģis nekāds, bet tad, kad otrā gadā viņš notika, tas bija interesanti un diezgan nežēlīgi. Var pastāstīt skatītājiem īsumā, kas ir Dieva suns? Dieva suns ir tāds, kad ir apmēram 45 dienu laikā noskrien Rīga Valmiera viens. Kontrola laikā jānoskrien visas distances, nedrīkst pārpus kontrola laika un nedrīkst izstāties. Un diskābeli dabūt, protams. Un noskrien vilku. Kontrola laikā ar tāpatās nosacījumiem. Un jānoskrien vēl vilkaču maratons. Arī kontrola laikā. 3 distances. 3 distances. Viņš apmēram 45 dienu laikā bija. Ja tās visas 3 dienu laikā finišē, tu ies pie Dieva suns. Pirmajā gadā bija kaut kādi 13 vai 15, nākamajā gadā bija 29 progresīvi. 2 reizes aizgāja aritmētiskā, un līdz ar to tad nākamo gadā nebija, bet es noskrēju nākamā gadā visi 3. Un, zini, kā, saka, iedomās, pirkstiņi paņem visu roku. Es vairs nevaru ātri noskriet, bet es varu ilgi skriet un lēni skriet. Līdz ar to tas ir man, es nevaru pa stadionu riņķot 400 metrs, 800 metrs, 3 kilometri un pātri liekas. Bet garāks distances, kāpēc? Tiešām. Ir jāgrib tikai. Ir mērķis, kurš ir jārealizē, pie kur jāpiestrādā drusku, ar loģistiku, ar gribas spēku. Bez finansējuma arī tam caurīs netiks, arī to vajag drusciņu un jātrenējās. Paldies Gintam par treniņu. Tā sanāca, kad pāris gadus bija tas gods trenēt tevi un treniņu plāns diezgan tāds iespaidīgs. Varbūt tu arī īsumā vari ieskicēt klausītājiem, skatītājiem,
ar kādiem apjomiem ir jārēķinās, nu, ja grib nostartēt šādu te garo distanci? Es sāku gatavoties reāli decembrī. Decembris, janvārs ir pēdējais, bet sāk ar kaut kādiem 25 km nedēļā. Lēnām tas apjoms iet uz augšu, un pirms sacensībām ir višķi vairāk, ir kā 40-50 km nedēļā sanāk apjoms, kāda nedēļa mazāk. Bet katrā ziņā tas ir, man bija pārsteigums no Ginta puses, ka viņš man lika naktī skriet, 4 no rīta celties. Un es šito nesapratu, man tik grūti, es 4 tikai celos augšā un pēc 5 sāku, bet tik forši bija, tu noskrien. Bet tas man arī palīdzēja Rīga Valmiera reāli naktī organismu pieredināt pie naktas slodzes. Un viens, ko Gints pabrīdināja, nekad neej gulēt, kad tu noskrien. Sāc savu ikdienas ritmu. Es arī negāju gulēt, atskrēju mājās, izstaipījos un paiet brokastis un gāju ikdienas solī. Jā. Labi, tad ķersimies klāt pie Rīga Valmiera skrējiena. Tad var pastāstīt, kas ir tavā somā pirms starta, ko tu saliec, ņem līdzi? Es plānoju nedēļu iepriekš, saliku žēlējas, to, ko es ņemšu līdzi, to, ko es sūtīšu pa punktiem. Bet man ir tā somiņa tāda vidēja lieluma, ko es skrienu, ūdens sistēma ir iekšā. Cik tā litri ir? Man ir pusotrs litrs. Es to pusotru litru arī izzeru. Un dzeršana ir ļoti svarīga. Ēšana un dzeršana, tu tērē enerģiju, ir jāēd. Ir punktos, var pats organizēt transportu, atbalstu, kas tev piegādā, piedzirda, paēdina, izmasē, tā tālāk. Jo tas ir ļoti būtiski. Un kas ir Rīga Valmiera 2 gadus pēc kārtas skrēju, fantastisks punkts ir Rubena. Tur ir tik sirsnīgi, brīvprātīgie, viņi tev atsēdinās, viņi tev palīdzēs pārģērbties, viņi tev zeķis nomainīs, viņi tev padzirdīs, paēdinās. Iemedzināja man Rubenes tā meiteņa, tā aprūpēšana, tur bija tā komanda, tur ir zelts vienkārši, nedrīkst aizsēdēties. Viņi izmasēja kājas, tas bija safīrs vienkārši, bet tajā pašā laikā es kāds 20 minūtes tur pavadīju pa daudz. Pēc tādas 100 km noskrietiem tu apsēdies, negribu vairs celties, skriet tālāk. Un to pārvarēt, es nogāju līdz 100 km un aizskrēju pēc tam Valmierā. Tad, ko tu tieši iesaki ņemt līdzi kādas, cik daudz tur, nezinu, želejas vai batoniņas? Tas ir katram no sevis. Es ņemu želejas, batoniņas, man ir bijuši, kad ir vilkā vienā skrējot, man neņēma pretī saldās želejas, es vispār nevarēju ieiest neko. Man tas saldais šķebināja, es ēdu punktiem rupmaizi tikai, un des vienā atrada ēdu, un bija viss noēst, un bija augļi kaut kādi. Es pēdējā punktā sēdos un aizskrēju, vispār neskatoties skrējienu. Bet ēšana ir svarīga, nevar neko eksperimentēt, ir jāēd. Šķiedrvielas, oļhidrāti, jālieto dzērieni, pirms tam jau nevar pēdējā dienā tikai dzert, vai tai dienā jādzer ūdens ļoti daudz, pirms sacensībām, pēc sacensībām. Un par želejām es lietoju personīgi SIS želejas dažādas, arī tā skaitā ar kofeīnu, un ir šotiņi, Latvijas Diomants sporta laboratorija, arī visādas batoniņas ražo. Ir viņam arī šitas šotiņš. Tev ir izstrādājies kaut kāds laika periods vai kilometru pēc es apmēram želēju, vienu želēju, divas želējas starp punktiem es apēdu, varbūt. Punktiem tas ir 12 kilometri tie ir. Tie ir višķi vairāk kā stunda. Ik pēc stundas tad... Stundā viena želeja un magnīs. Magnīs ir jālieto, bet jāsaprot, ka magnī tukšā dušā var ātras kā aizdabūt. Aizrauties ar magnītu tik daudz nevar, un sāls. Sāls tabletes ir, jo tu izsvīsti, ir būtiski, un vēl kas ir labi, pēdējos gadus ir bijis arbūs ar sāli. Ja tu nevar apēst tabletes, neiet iekšā tās kapsulas, viņas var sporta bodēs var nopirkt viņas. Pasūtīt laiks ir pietiekams, un tās ir pa pārītim
Kā pa tu pāris zini, kā tu stundām. zini, kad ir laiks to salas Pa tableti? nakti nevajag, bet no rīta pusi, kad sāc svīst, pastiprināt ārā, tas obligāti tos izsvīst ārā sāļus, tu paliec atsāļojies. No rīta tas ir, uz kur Nu, jo, ja tu plāno ieskriet 7 stundās, tad tev nevajag visu tur baigi. Bet tiklīdz tu trāpi kādos 11, 12, vēl skrien, saule ir zenītā, un tā karsē, tik karsti ir. Tev vajag salas tableti. Nu, ja tu vairāk svīsti, tas ir vasarā, kurā garā ultra skrējienā salas tabletes ir jālieto. Vai arbūzas sāli, kārtīgi sāles čips un virsū arbūzam, garšo fantastiski. Es labāk priekšroku dodu arbūzam ar sāli nekā pliks sāles tabletes ēst. Jo ēst vajag, nevajag pārēsties, bet mazām porcijām ēst jāēd visu ceļu. Vai gadīties, ka krūmos jāiet, tad jāizplāno ceļš, vai nav taisnais posms, kaut kur 60 km, ka tur ir pirms Tikai pļaus riņķi. Pļaus riņķi, jo nav kur ieskriet, tad ir sāpīgi. Naktī tā nav problēma, bet dienas laikā, ja tu tur atrodies, tad tur ir bēdīgi atrast krūmus, kur ieskriet. Bet var atrast, nav problēma. Nākamā lieta, kas interesē sportistus, un kā tev ir gājis ar tām saucamajām nobarzumiem vai varžacīm, vai tādas garās distances? Man ir gatavs gadījums no savu. Rīga Valmiera man nav bijušas skrējiena laikā neviena tulzna. Tulzna man bija nākamā dienā, pirmajā gadā es ar krokšiem pa māju šļūcu un uzbērs tulznu. Ārda ir vārīga, kroks un uzbērs tulznu. Man grēko mazie pirkstiņi, bet vissāpīgākā bija kolka dubulta pērnā, kur es dabūju virs īkšķi. Kāja pirkstam šitā, tā bija. Naks nogāja nost viss, un tas bija tāds, Tad kā tu skaidro to veiksmīgu apavu izvēli, vai tu kaut kā koptās kājas? Es mainu zeķis kaut kā. Pa nakti es nemainu, es no rīta, kad sāk svīst kājas, es mainu zeķis regulāri. Un otrs tas, ka tie apavi jāieskrien treniņos. Nevar nopirkt, taupīt apavus tikai mačiem, un tad tu skriesi tūlīt ar jauniem apaviem. Ir gadījumi, kas izslīd šitā, bet nevajag riskēt ar šito. Apavi jāpieskrien sevišķi garos treniņos, lai tā kāja dabūtu pasvīst ritīgi un saprast, kā viņi uzvedās, vai bērž vai nebērž. Sāk bērž pirmie papēži, bērž mazie pirkstiņi spieži. Ir dažādas. Un otrs ir tas, kad ir ne jau fiziskajā viss tas, lai pabeigtu Rīgu Valmiera. Ir mentālais, vairāk kā 50% ir mentālā. Sagatavoties tam skrējiem mentāli. Ja tu sāks svārstīties pirms skrējiena, vai es varu, vai es gribu, nebūs. Viennozīmīgi nebūs. Tev ir jābūt, tev ir jāsasveicinās ar Sīmenī, tev ir jāsasveicinās ar Mildiņu, kad tu esi blakus viņiem nonāc vai mašīna brauc garām. Ar viņiem ir jāsadraudzējās, viņi tev palīdz to paveikt. Un pie pirmām grūtībām mēs plinti krūmos vai pie pirmām sāpēm. Man tāpat kā visiem sāp kaut kas bērž, bet es ar to sadzīvoju, sakošu zobos un malus, nekādas ibumetiņas es neēdu. Es tikai sporta želejas un sāls tabletes un magnīs, ko es lietoju. Nulhidrāts, protams, pēc tam es dzeru un labs miegs. Plīsiens tāds, kad negribēju vairs tālāk skriet, bet tā Diona to šotiņu izšāva acis kā loterijas bumbīts. Dzird skaidrs skatiens un enerģija atgriezās. Otrais, tagad man Rubenē uznāca, viņa drīkst vienu dienā, vēl vien iešaušu. Nepalīdzēja. Tomēr vienu reizi dienā. Nobeigumā, kāds tev novēlējums jauniem censoņiem, Rīga Valmiera dalībniekiem? Pirms tam ir pusmēnesis, ir laicīgi aiz gulēt, metam telefonus nost, nerulējam telefonus. Zilē ekrāna ārā. 7-8 stundas vajag miegu. Būs foršāk skriešana. Ja nebūs izgulējies un paskriet, būs grūti. Kurš to var noskriet, noiet? Man pazīstam cilvēki nonūjojuši no Rīgas 6 vakarā, līdz 7 kontrolaiks, 6 vakarā finišējuši no Rīgas nesaskrienot ne mirkli. Eju. Un katrs nedaudz pagatavojoties var to izdarīt. Es zinu 2 jauni puikas, kas ar ko mums pirmdienā skrienam, ka ir gatavi pieteikušies un skries. Es pat varu viņam atbalstīt piedāvājos, jo man pietrūks tā vide. Tusiņš, jā. Tā kā es esmu gatavs atbalstīt jaunos puikas, ja viņiem vajadzēs, viņi izteiks tādu vēlmi. Līdz ar to, ja vēl kādam vajag atbalstu, esmu gatavs atbalstīt. Un arī padomu jau vajag kādam skriet, bet par zeķēm, par apaviem neteikšu neko. Tas ir katram savs. Jā, super, Sandri, paldies tev. Tad jau
tiekamies vai nu Rīga, Valmiera Protams. un visos stirnubukos. Jā, Uz to arī tad šodien beidzam. Tā. tā veiksmi jums visiem!